Labdien! Mani sauc Jākaps Jurčs, un es gribētu parunāt par divām galvenajām atziņām, kuras es ieguvu šo 2 gadu laikā kā misijas skolotājs. Pirmā ir par to, ko nozīmē darīt lietas pēc būtības, un tas saistās ar manu pārmaiņu iniciatīvu, kas mums katram kā misijas skolotājiem ir jārealizē skolā. Un tad, šis ir atakams tuksnesis. Sausākā vieta uz šīs zemes, un arī vieta, kur tiek izmantot kā lokācija, lai filmētu zinātnisko fantastiku, it īpaši Marsa ainas. Un viņi ir ļoti līdzīgi ar skolu vienā interesantā aspektā. Deficītā ir kritisks un vitāls resurss. Un šis kritiskais vitālais resurss šeit ir ūdens, bet, manuprāt, skolā tas ir laiks un enerģija. Jo manā vismaz skolā man ir liels prieks, protams, par to, ka cilvēki dara vairāk nekā ķeksīši pēc, bet tomēr tas ierobežo tos resursus, ar kuriem var to pārmaiņu iniciatīvu pēc tam turpināt. Tāpēc tā mana doma, ko es vēlējos izdarīt savā skolā, es gribēju turpināt jau skolas uzsākto virzību uz ilgtspējīgāku, ekoloģiskāku un zaļāku domāšanu un iekšējo kultūru skolā. Labi, ķeramies klāt. Es un skolas direktors. Esmu pārliecināts, ka es būšu priekšzīmīgs karēvis un skolas direktors varēs visu orķestrēt. Es došu savus padomus un visas man zināšanas, visus resursus tam veltīšu. Mēs to darīsim ātri, mēs ieņemsim zaļākos mērķus maksimālā ātrumā ar cilvēkiem, kas jau ir ekoloģiski noskaņoti pa priekšu. Mēs sasniegsim visus mērķus, mēs izvirzīsim stratēģijas, kā to izdarīt, apzinot pa ceļam riskus un stratēģiski izplānojot secīgus soļus pēc labākās prakses un lasot pētījumus. Es nožēloju, ka es tos pētījumus lasīju pašlaik. Un viss būs centralizēti. Skolu direktora kabinets vienmēr zinās, ko dara katra joma, katrā no šīm iniciatīvām. Viņi būs izcili informēti un kvantificējusi visus ieejas un izejas datus, tādējādi nodrošinot pilnīgi šī mērķa izpildi. Protams, nekas tam nereāli nenotika. Šie bija sākotnējā doma un sākotnējais mērķis. Laika gaitā tas arvien vairāk, un runājot ar direktoru skolotāju istabā, tas arvien vairāk sāk izties pēc šī. Jā. Partizāni karā savukārt, numur 1 lieta, kas ir jāievēro, ir populārs atbalsts un populāra atbalsta veicināšana kā galvenais solis, lai vispār kaut ko varētu sasniegt. Ienaidnieks ir liels, baiss, spēcīgs un neuzvarams. Organizācijas iekšējā kultūra. Tu nevari aci pret aci ar viņu cīnīties. Vienīgais, ko tu vari uzbrukt visās vietās, maksimāli dažādos veidos un laikos, viņam pašam nemanot, tādējādi nezaudējot savu enerģiju. Decentralizēta organizācijas izpilde, gandrīz autonomas grupas, kas pati inicijē un vada savu kaut kādu veidu pasākumu. Tajā pašā laikā tas, kas viņas vieno, ir mērķis, dažreiz pat tikai vīzija un apziņa. Kaut kas zaļš tur ir, kaut kas zaļš jāizdara. Labi, tad darīsim kaut ko tādu. Un kas ir par atbalstu? Iepriekšējā reizē direktoram bija tāda cepura, vairāk tāda vecāko virsnieku, tad tagad viņam ir jaunāko virsnieku, tāda Vietnamas cepura, un tā nav sagadīšanās. Tāpēc, ka jaunākie virsnieki vēl ir tie virsnieki, kuri piedalās aktīvā karadarbībā. Viņi ir tur starp saviem karēviem. Viņi nav primāri organizatori un superefektīvi kaut kādi vadītāji. Viņi ir iedvesmotāji, viņi ir atbalstītāji, un viņu mērķis primārais ir palielināt skolas pašas kā sabiedrības iekšējo kapacitāti, iniciēt projektus, kas virzīs šo zaļo iniciatīvu. Un runājot par to karognesēju, karogs var nozīmēt ļoti daudz ko, bet pārfrāzējot svēto Asīzes Francisku, ka viņš runāja par evaņģēliju, nes zaļo karogu. Bet, ja tev ļoti, ļoti vajag, izmanto arī vārdus, lai viņi nestu arī organizācijā. Zaļais karogs reti kad runājot neko nesasniedz. Tas, kas tiešām kaut ko nozīmē, ir tas, ka tu cep ekoloģiskus cepums saviem skolēniem, dāvini ekoloģiskus šokolādus visiem skolotājiem dzimšanas dienās, tas, ka tu uzstādi šķirošanas urnas visās vietās, kur tu ej un kur tu neej, cilvēkiem par dusmību, un arī par to, ka tu brauc ar riteni uz skolu, pat tad, ka ir sniegs un ledus. Un tāpēc pirmie soļi, ko tu dari, tad, kad tu vēl neesi nobriedis karot atklāt, tu sabotē. Tu paņem esošu pasākumu, kā dzīvnieku aizsardzības dienu, un tu padari viņu zaļāku, kas jau tik inicijās no mūsu skolas puses. Un tas, kā tu viņu padari zaļāku, tu liec skolēniem taisīt totēmus pa dzīvniekiem. Pieņemsim papīra mašē bite, kur var uzrakst beigta bite, medu nenes. Viss skaidrs. Tad skolēni arī savāca vairākus 10 kilogramu pārtikas priekš dzīvnieku patvērstus, mēs arī devāmies pastaigās ar dzīvniekiem. Tālāk, turpinot zaļo sabotāžu tēmu, nākamā lielā lieta, ko ir vērts pieminēt, ir radošā nedēļa. Skola Liepājas doma bija uzdevusi katrai pilsētai izveidot kādu radošu nedēļas ietvaros tēmu. Mūsu skola izvēlējās zaļo tēmu.
Un līdz ar to mūsu skolēni stendā un dažādās informatīvos pasākumos varēja apgūt daudz ko par tiešās pirkšanas pulciņu darbību. Viņi varēja audzēt visas klases, tagad audzē garšaugus uz savas skolas palodzēm, tādējādi motivējot prasmi pašiem nodrošināt sevi ar kaut kādām lietām, kas īstenībā nav jāpērk. Skolēni vāca makulatūru un taisīja torņus, kurš uztaisīs augstāku torni no viņiem. Un tā arī pati bija skolēnu mācību uzņēmuma tirdziņš, kur viņi izmantoja otrreiz izmantojamos materiālus. Un tad pēc tam, ka mēs jutāmies, ka jau mēs esam savākuši lielāku kapacitāti darboties, mēs pašiem skolēniem un skolotājiem devām iespēju izpausties. Un bija dažādi skolēni pasākumi, marketingi, kur viņi iesaistījās. Bija balvas, kas tika iegūtas braucienam uz Briseli vairākām komandām caur zaļām iniciatīvām. Bet bija arī šī apakšā, ko mēs varam redzēt, dažādas grupas, kurās dalījās skolotāji. Šīs darba grupas mēs izvēlējāmies balstoties uz to, kas pašiem skolotājiem ir svarīgi. Mēs noskaidrojām caur aptaujām, kas ir tie vitāli svarīgie jautājumi pašiem skolotājiem, skolotāju vidē. Viņiem interesē ēdiena kvalitāte, vidas piesārņojums Liepājā, krasta erozija un tam līdzīgi jautājumi. Un tad mēs izveidojam darba grupas, kam bija izcili. Tas bija fantastiski dot viņiem vienkārši iespēju izteikties šajās tēmās, jo to rezultātā bija vairāk lielisku uzlabojumu. Tā skaitā tas, ka mūsu skolas ēdnīca vairs nemet ārā pārtiku, praktiski necik, bet viņi utilizē daudzos dažādos veidos. Un man ir sajūta, ka es esmu lepns par to, ka mēs manā skolā, es jau varu teikt to, ka ja mēs paprasītu, kurš ir par zaļo revolūciju, tad paceltos gandrīz kritisks jau daudzums roku, lai šis milzis organizatoriskā kultūra, kā notiek beigās labās revolūcijās, veiksmīgās, jau apsvērt vai nebūtu gudrāk pāriet mūsu pusē. Bet par otro iniciatīvu nedaudz par to, par personīgu izaugsmu, par izaugsmu attiecībā uz skolēniem. Jā, redzat, Roanoku cilts indiāņi, tad, kad viņi sastapās ar angļu kolonistiem, viņi vienam no saviem cilts pārstāvjiem iedeva līdzi tādu nūju, uz kur viņiem pateica, tu brauc viņiem līdzi uz viņu cilts mājām pāri lielajiem ūdeņiem un atzīmē uz tās nūjas vienu rievu par katru vīrieti, ko tu redzēsi tur. Nu jā, doma ir tāda, ka es jutos ļoti līdzīgi kā šis indiāns, ka es ienācu skolā kliedzošā 5. klasē. Misija man bija devusi dažādas nūjas, kā mērīt dažādus aspektus no klases efektivitātes, bet tas, ko tu sagaidi tajā laikā, kad tu ienāc iekšā tajos dokos, tas indiāns, ka viņš ieraugtos, ka viņš nevar saprast, no kurienes atzīmēt, tas ir tiešām, nu jā, tas ir mulsinoši, lai neteikt vairāk. Un tas svarīgais, ko es iemācījos par šīm nūjām, ir tas, ka, redzat, tad, kad Mūzus stāstā par Mūzu un faraonu, tad, kad Mūzus nomet šo zīzli, viņš pārvērtās pa čūsku. Un tas ir tieši tas, kas notiek, kad tu izvēlies kādu no tiem zīžļiem, kad tu paskaties uz viņu, pasties, ka tur ir vienkārši pārāk daudz rievu, un es ar viņu vairs nedarbošos. Tu viņu nomet zemē. Un nav tā, ka tur nebūtu patiesības. Ir tāda nigēriešu autora Chimamanda Ngozi, kuri ir teikusi, ka pēc būtības stereotipi jau nav nepatiesi, viņi vienkārši ir nepilnīgi, un tā ir viņa problēma. Un ļoti līdzīgi ir ar šiem zīžļu rievām. Nu, nav jau tā, ka viņi pilda tavus mājas darbus. Tas saprotams, ka tu negribi ieguldīties tajos mājas darbos un taisīt viņus interesantus. Bet problēma tāda, ka čūskām ir viena lieta. Viņām ir inde, kas paralizē. Un tas paralizē konstruktīvu situācijas aplūkošanu, risinājumu un jebkādu tālāk entuziasmu ar to tikt galā. Un tas, ko tas paralizē, ir varbūt doma, ka ja tu ieguldīsies vairāk šajā mājas darbā, tie pāris, kas viņu uztaisīs to mājas darbu, īstenībā ļoti daudz ko no tā iegūs. Varbūt pārējie sāks pildīt vairāk, jo viņiem būs interesantāk, kas ir daudz cits veids, kā par to domāt. Tad, nu, ir viens cilvēks, kas man palīdzēja ļoti, varētu teikt, saprast, ka ir viena nūja, ko esmu nometis zemē, kas ir visiedarbīgākā nūja un kas bija lielākais pagrieziena punkts priekš manis kā skolotāja manas stundu efektivitātē. Un tas bija Marks Aurēlijs ar savām personīgajām izaugsmes piezīmēm. Jā, Marka Aurēlija vēstules. Un Marks Aurēlijs raksta par to, ka vajadzētu beigt domāt par to, kāds ir tas labais cilvēks, kādam ir jābūt, un vajadzētu būt šim labajam cilvēkam, jo nav īsti cita veida, kā būt labam, kā tikai caur darīšanu un būšanu. Nu, problēma bija tāda. Aplūkojot savus pipus tagad personīgās izaugsmes piezīmes retrospektā, es atradu 3 A4 lapas ar 10. izmēra druku, kur es runāju par savām attiecībām ar varu. Es nejūtos ērti ar sevi iedot autoritāti. Es netaisos no viņiem prasīt nekādu autoritāti, es netaisos būs sistēma, un par to, cik neiedomājami, varbūt tagad triviāli tas šķiet, bet cik briesmīgi un pazemojoši es jutos, jebkurā brīdī disciplinējot skolēnus, izmantojot ārējus motivācijas rīkus vai dodot pavēles,
atskatoties retrospektā, es tikai tagad izlasot, un man iekšā uzreiz iedegās tās pašas jūtas, un tas tiešām, tas ir ļoti, ļoti emocionāli pārlasīt apkārt, ka tu atceries īstenībā, kas tas bija un kāds bija tās sajūtas, kas tev izgāja caur tevi. Un tāpēc tas galvenais aspekts, par ko ir vērts runāt šeit, ir par to, kā mēs augam kā cilvēki. Un tas es esmu reflektējošs aktīvists. Es daru lietas, bet es ik pa laikam padomāju arī par to, ko esmu izdarījis. Uz priekšu plāno, diemžēl man nepadodas vēl tik daudz, bet misija ļoti daudz darījusi tajā sakarā. Paldies par to. Un es esmu arī piereiz samurajs. Mana pārliecība ir milzīgs stimuls tam, lai es kaut kādas lietas darītu. Un šis ir grābeklis, kā pieņemsim autoritāti. Tad, ja mēs redzam šajā diezgan vienkāršajā matemātikas formulā, rezultāts ir tāds, kad ir au. Tad ir diezgan sāpīgi un nepatīkami, bet labā ziņa tāda, ka es esmu samurajs un es turpinu darīt to, jo pārliecībā jau jākāp pāri visiem absolūti, visām problēmām un personīgām nepatīkām, kas var būt. Un šajā gadījumā es domāju, kur bija tas lūzuma punkts, ka es sāku saprast, ka tomēr ir jāuzņemās autoritāti un varu klasēs. Vai jūs varat iedomāties tie, kas ir bijuši skolotāji, ieiet klasē un mēģināt novadīt stundu bez apziņas, ka jūs esat skolotājs? Bez apziņas, ka jums ir autoritāte vispār par to stundu, atsakoties no tās, domājot, ka ko es tāds pats cilvēks ar vājībām un problēmām ienākšu klasē un tāds pats cilvēks, kā es mācīšu. Ja tā ir tā iekšējā sajūta, no kuras tu nevar atbrīvoties. Tādā gadījumā tas, kas mani fascinē, ir, cik ilgi viņas abas uz to skatījās. Un kad viņas saprata, ka man ir kaut kāda problēma, un man šķiet, ka man ir atbilde. Daudz ātrāk nekā es. Un vienīgais tad mans jautājums ir, tad kas ir tas ceļš, šī Šartras katedrāls labirints, kas parāda to, ka mēs esam vienā un tajā pašā posmam, tūmā, vairākos savus dzīves lokos. Kas ir tas ceļš un kā cilvēks vispār var aiziet līdz kaut kādai pašattīstībai un kad šo nūju pacelt atkal augšā? Un godīgi sakot, tas, kas man jāsaka, ir, ka, protams, tas pats Marks Aurēlijs saka, ka mēs ciešam līdz gudrībai. Un tas ir tā, tas ir jāsakrājas, vismaz man bija jāskais kritiskam daudzumam pārdzīvojumu iekšē emocionālu ciešanu, lai es varētu tikt tam pāri, bet tas noteikti palīdz arī tas, ka man bija mīļš, fantastisks kolēģi atbalsts, kas man visu laiku atgādināja, bet par ko tu esi samurajs? Un tad, kad es sapratu, ka es neesmu samurajs sevis dēļ, bet tas, kāpēc es esmu samurajs, tas ir bērnu dēļ. Un es jums godīgi to saku, ja šajā cīņā, ko izcīna katrs skolotājs ar sevi, katru rītu dažreiz, ka ir ļoti grūti saņemties iet uz darbu, ja jūs iekšēji ļoti skaidri sev pasakat, ka skolēns, jauns cilvēks, kas vēlas dzīvot pilnvērtīgu, laimīgāku dzīvi, lai aktīvi veidot apkārtējo sabiedrību, tādu pašu, laimīgāku un aktīvāku, ja tas ir pats svarīgākais, ja tas ir svarīgāks pat par to, ko jūs uztverat par fundamentālu sevis daļu, tad vienīgais, kā es varu norakstot to, kas notiek pēc tam, tas tiešām ir brīnums, un es novēlu to visu, šo brīnumu tiešām sajust katram savā veidā jauniem skolotājiem. Paldies jums!